Sešinieki ir tie, kuriem ir vajadzīgs skaistums, ērtums, lai ir komforta vide. Un tiklīdz tas nav, tiklīdz netiek radīta šī te viņu iedomātā vide, bet viņi tiešām arī ir tie cilvēki, kas faktiski prot radīt tādu skaistu vidi. Bet ja šo te nepieņem, viņu ieteikumus nerēķinās ar viņu skaistumu un estētikas izjūtu, viņi ir emociju cilvēki, un rezultātā šīs te emocijas viņas svārstās no vienas galējības pāriet otrā galējībā, un rezultātā sabrūk viņu ilūzijas, tas, ko viņi ir izdomājuši, kā ir jābūt, un rezultātā sabrūk arī attiecības, un tās ir faktiski jebkurā jomā, vai nu tās ir personīgās, savstarpējās attiecības, vai arī darbā. Tieši tas pats, kad šiem cilvēkiem ir svarīga šis te komforts, skaistums, lai ir vizuāli skaista vide, kur viņi atrodas. Tiklīdz to citi nepieņem, tā ir konflikts.